Sveiki, iepriekšējos videos jau es stāstīju par to, ar ko atšķiras vīrieša psiholoģija un ar ko atšķiras sievietes psiholoģija. Mēs esam tiešām ļoti, ļoti atšķirīgi un daudzējādā ziņā pat pilnīgi pretēji. Un kas ir jāiemācās šajā reizē par to, kas ir jāiemācās vīriešiem, ņemot vērā sievietes psiholoģijas atšķirības. Mums sievietēm ļoti, ļoti patīk runāt. Un bieži vien, ļoti bieži mums gribās vienkārši tikai parunāt, kādām izstāstīt, izrunāt, izklāstīt visu to, kas mūsos ir sakrājies dienas laikā, mūsu emocijas, un mums ir vienkārši vajadzīgs kāds, kurš mūs uzklausa, bez sarunas pārtraukšanas, bez iejaukšanās sarunā, bez kādu padomu un atrisinājumu došanas, vienkārši uzklausīšana. Un vīriešiem ir jāiemācās sievietes bieži vien vienkārši uzklausīt, būt tām ausīm, kas viņas uzklausa. Un tādā veidā, ka vīrieši vai procesā, kad sieviete runā un ka viņi spraucas iekšā ar savu padomu, palīdzības došanu, viņi visu to situāciju tikai vēl vairāk sarežģīja. Vīriešiem jāatceras, ka sievietes runā par problēmām, lai justu saskarsmi. Nevis, lai katrā ziņā saņemtu gatavu atrisinājumu. Bieži sieviete grib tikai dalīties savās izjūtās par aizvadīto dienu, bet vīrs domādams, ka palīdz, pārtrauc viņu un piedāvā virkni risinājumu viņas problēmām. Vīrietim nav ne jausmas, kāpēc sieviete par to nepriecājas. Jo no vīrieša skatu punkta, ja sieviete runā par savām problēmām, tas nozīmē, ka viņai ir vajadzīga palīdzība, viņai vajadzīga ir problēma atrisinājuma, un viņš spraucas iekšā, visur piedāvājot savus atrisinājumus. Viņam liekas, ka viņš tādā veidā izrāda savu mīlestību, savus rūpes par sievieti, un viņam liekas, ka viņš ar to viņai palīdz, ka uzlabo garstāvokli, atvieglo viņas nebūšanas, bet tādā veidā patiesībā viņš tikai padara lietas sliktāk, jo patiesībā sieviete no vīrieša gaida pavisam kaut ko citu, ko mēs sievietes esam pieraduši saņemt no citām sievietēm, jo mēs jau sievietes savā starpā rīkojamies vienādi. Mēs vienu otru sagaidām un saņemam vienu un to pašu, Bet saistībā ar vīrieti ir pilnīgi pretēji, Mēs no vīrieša sagaidām tikai to, lai viņš mūs uzklausa, Ir dzirdīgās ausis, kas uzklausa mūsu sarunu, jo mums ir tikai process vajadzīgs. Tādā veidā mēs izlādējamies, bet patiesībā vīrietis to pārprot. Viņš domā, ka tagad mēs no viņa gaidām problēmu risinājumus, atbalstu, palīdzību, bet beigās viss sanāk sliktāk. Un beigās gan vīrietis ir vīlies, viņš piedāvāja risinājums, piedāvāja problēmu atrisināšanas, bet sieviete vēl aizvien ir neapmierināta, un arī sieviete beigās vēl vairāk neapmierināta, ka viņai vajadzēja tikai dzirdošs ausis, kuras uzklausa, bet patiesībā viņš jaucas iekšā sarunā ar padomu došanu. Sievietei nav vajadzīgs, viņa to negaida no vīrieša, ka viņa kaut ko stāsta, ka viņš bāž virsū ar problēmu atrisinājumiem. Šeit patiesībā mēs esam pilnīgi pretēji, mēs viens no otra sagaidām pilnīgi pretējas lietas, Vīrietis palīdzību pieņemšanu sagaida tikai tad, kad viņš to lūdz, bez lūkšanas nekādā gadījumā, bet mēs ar to viņam visu laiku pliemies virsū, jo mēs tādas esam.
jā, palīdzību, kritizēšanu, pamācīšanu, jā, mēs visu laiku to nepārtraukti darām. Tādas esam mēs, bet otrādi, jā, mēs no vīrieša sagaidām tikai uzklausīšanu, jā, bet viņš bāžas mums virsū patiesībā ar to, kas mums tajā brīdī nav vajadzīgs, jā, ar atrisinājumiem, problēmu atrisināšanu, jā, atbalstu, padomu, palīdzību. Bet mums tas tajā brīdī nav vajadzīgs. Jā, redzat, kāda ir atšķirība. Tagad es piedāvāšu vienu tādu piemēru, ļoti spilgtu tādu piemēru, ja, saruna starp vīrieti un sievieti. Kāda izveidojas saruna, ja, tad, kad vīrietis nemāk uzklausīt sievieti, un tad, kad viņš spraucas iekšā bezmazai pēc katra teikuma, ja, piedāvājot viņai kaut kādu risinājumu. Kāda izveidojas saruna. Tātad sieviete saka, ir tik daudz darāmā, man neatliek laika pašai sev. Vīrietis atbild, tev jāiet prom no tā darba, tev nevajag tik smagi strādāt, atrodi ko citu, ko tu gribētu darīt. Sieviete, bet man patīk mans darbs. Viņi tikai grib, lai es uzreiz ar visu tiktu galā, bet nedod tam nemaz laika. Vīrietis, neklausies viņos, dari tik, cik tu vari. Sieviete, es jau tā daru, neticami, bet man galīgi izkrita no prāta, ka jāpiezvan tantei. Vīrietis, neuztraucies, viņa sapratīs. Sieviete, vai tu zini, ko viņa pārdzīvo? Es esmu viņai vajadzīga. Vīrietis, tu par daudz visu ņem pie sirds, tāpēc arī esi tik nelaimīga. Sieviete, es neesmu vienmēr nelaimīga. Vai tu nevarētu paklausīties, ko es tev saku? Ja, pēc katra teikuma, ko sieviete saka, viņš piedāvā kaut kādu risinājumu. Ja? Viņš vienkārši neklausās viņā. Ja? Viņam vajadzētu vienkārši turēt muti ciet un noklausīties visu sarunu. Un tad kaut ko teikt, ja? Bet redz, viņai tas nav vajadzīgs. Viņai vienkārši ir vajadzīgs, lai viņš klausās. Un vīrietis viņai atbild, bet es taču klausos, Mērī, kāpēc gan es uzbāžos? Un pēc šīs sarunas beigās, jā, sieviete jutās nelaimīga, jā, ka viņa netika uzklausīta, vienkārši uzklausīta, jā, ka vīrietis bāžās virsū ar saviem atrisinājumiem, pēc katra teikuma, jā, viņam ir gatavs atrisinājums, un vīrietis arī jūtās neapmierināts, nelaimīgs ar to, ja, ka sieviete nav pieņēmusi viņa atrisinājums. Viņa turpina stāstīt, turpina runāt, un atkal ir nelaimīga par to un par šito. Tāda izveidojas saruna, kad vīrietis nemāk klausīties, vienkārši klausīties, būt uzklausošās auss. Jo vīrietis nezina, ja, kad ka sievietei svarīgi vienkārši tikai uzklausīt, nepiedāvājot nekādus atrisinājumus. Viņa atrisinājumi viss sarežģīja tikai vēl vairāk, jo sieviete nekad nepiedāvā atrisinājumu, kamēr otru runā. Jā, viņai patīk bāzties ar palīdzēšanu, jā, atbalstīšanu, jā, bet viņa to nedara tad, kad to otrs cilvēks runā. Jā, un šajā gadījumā atkal pilnīgi tā kā pretējas lietas sanāk. Cieņas izrādīšana otrai sievietei, sarunas starp sievietēm, jā, ir pacietīga, līdzjūtīga klausīšanās, cenšanās īsti izprast viņas jūtas. Jā, un tikai pēc sarunas, tad otra sieviete varbūt sāk kaut ko teikt un runāt. Un tagad tā pati saruna, ja, bet bez vīrieša iejaukšanās ar padomu došanu pēc katra teikuma, ja. Tad tā saruna izklausās. Sieviete, ir tik daudz darāmā, man neatliek laika pašai sev.
vīrietis dziļi ievelk elpu, nomierinās, izelpojot. Aha, izklausās, ka tev bijusi smaga diena. Tā tad nepiedāvā risinājumu. Sieviete, viņi grib, lai es uzreiz ar visu tiktu galā, taču nedod tam nemaz laika. Es nezinu, ko darīt. Toms pēc pauzes. Atkal atturās no padomu došanas. Turpina klausīties viņā. Sieviete, es pat aizmirsu piezvanīt tantei. Vīrietis viegli sarauts uzacis. Nevar būt. Atkal, ja, nepiedāvā risinājumu. Sieviete, es taisni tagad viņai esmu tik ļoti vajadzīga. Es to pārdzīvoju. Un vīrietis, tu esi tik labsirdīgi. Nāc, es tevi samīļošu. Un tad viņš apskauj sievieti, un viņa ar dziļu atvieglojumu nopūtu ieslīgst viņa rokās. Un tad viņa saka, man patīk ar tevi parunāties. Man kļūst tik labi. Paldies, ka uzklausīji. Lūk, viss šīs problēmas atrisinājums, ja kā vīrietis nesprauc iekšā ar savu padomu došanu, atrisinājumu došanu, ja, bet viņš vienkārši tikai sievieti uzklausa. Un kāds ir gala iznākums? Kād vīrietis iemācās, ja, vienkārši uzklausīt un nebāzties virsū ar padomu došanu. Neuztver to, kā sieviete gaida pēc palīdzības, ka viņai ir vienkārši svarīgi parunāties pats, parunāšanas process viņai ir svarīgs. Ja. Tādā veidā viņa atbrīvojās no viss tā, kas iekšā ir sakrājies. Viņai vienkārši vajag kādu, kas viņu uzklausa. Un pēc tāda veida sarunas, ja, gan vīrietis jutās apmierināts un laimīgs, redz, ka sieviete jūtas labāk, laimīgāk, apmierinātāk, un līdz ar to arī sieviete no vīrieša sagaidīja to, kas viņai patiesībā bija vajadzīgs, un arī viņa jutās labāk un laimīgāk. Nu, un apkopojot to visu, iegūsim divas vissvarīgākās kļūdas, ko pieļaujam savās attiecībās. Vīrietis cenšas uzlabot sievietes slikto garstāvokli, kļūstot par misteru nokārtotāju, ja, kas rod atrisinājumus un piedāvājot atrisinājumus viņas problēmām, tādējādi aizvainotams sievieti. Sieviete cenšas iejaukties vīrieša rīcībā, kad viņš kļūdās, tēlo mājas dzīves uzlabošanas komiteju, bez uzaicinājuma piedāvā padomu un izsaka kritiku. Šīs ir divas būtiskākās kļūdas, ja, ko mēs pieļaujam attiecībās. Vīrietis mums mācās virsū ar atrisinājumiem, kad patiesībā mums ir vajadzīgs tikai ausis, kuras uzklausa, klusējot vienkārši. Un mēs vīriešiem mācāmies virsū ar padomu došanu, ja, kur patiesībā viņš grib tikt galā ar visu pats. It kā ļoti vienkāršas lietas, ja mēs būtībā viens otram dodam to, ko patiesībā cenšamies viens otram dot to, ja, kā nu tagad sanāk, to pretējas lietas, ja. Sievietes sagaida vienkārši uzklausīšanu, ja, un vīrietis patiesībā sagaida arī, lai paļaujās uz viņu, ka viņš ar visu tiks galā, jā. Lai nemācamies virsū ar savu palīdzēšanu. Nu tā, interesanti, vai ne?